Nu, ko var pateikt? Ir pasciet. Pavisam nesen, pavisam munā dzīvī pasarodīja cilvēks, ar kuru es katru dienu varu parunot latgaliski. I dēļ manis, kā saka jūrmaļnieka, tagad tas ir liels prieks, nu, pateikamas sarunas. Šodien pie mums ciemos Jānis Urbanovičs, kas ir, nu, kā lai pasaka, Latvijas politikas legenda. Cilvēks, kas ir saimā nodzīvojis ilgus gadus. Un es domāju, viņam ir daudz ko pastāstīt. Mums visiem, kā tai saimai jāstrādā. Patiesi cilvēku labā. Vesels. Vesels. Redz, tas jautājums jau ir būtībā absolūti retorisks. Jo visas pareizās atbildes ir visiem zināmas. Viņas visas ir šabloniskas, hrestomātiskas. Godīgi, centīgi, nesautīgi, vai ne? Jautājums nav par to, kā viņiem ir jāstrādā, bet kāpēc viņi tā nedara? Manuprāt, galvenais jautājums. Pirms katrām vēlēšanām viņš vienmēr ir svarīgs, un nekad līdz šim mēs Latvijā, tauta un tie, kas mēģināja iegūt tautas atbalstu, neesam domājuši par to, kā panākt situāciju, lai nevajadzētu ne pierunāt, ne kaunināt, biedēt, lai tas, kuram ir kritusi tā loze būt, pārstāvēt tautu parlamentā un risināt tautas vajadzību jautājumus. Lai viņš to dara no sirds, godīgi, nevis, kā tagad biežāk tas ir, privatizē to deputāta mandātu, tirgo ar viņu un rīkojās vai nu pēc saviem ieskatiem, vai savā partijas vai grupas bosa iespējā. Un tauta pazūd uz veseliem 4 gadiem. Problēma nav tajā, ka tur nav parlamentā katrā no sasaukumiem. Es esmu bijis 9. Ja. Katreiz es vienmēr ieraugu, ka tu nevar ieraudzīt, ka tur atnācis ir muļķis vai sliņķis. Tur pārsvarā atnāk cilvēki ar tādu dvēselisku jundu prieku darīt kaut ko labu, izcelties un sagaidīt tautas aplausus. Bet pēc tam tās prioritātes aiziet citur, kur viņš sāk saprast, ka viņš nezina, kas viņu ir ievēlējis, bet viņš zina, kas ir panācis viņa ievēlēšanu. Proti, kas ir viņu ielicis izdevīgā vietā sarakstā, tas partijas vadonis, līderis, tā partija ar naudu, ar iespējām, viņu ir iedabūjusi iekšā. Un loģiski, ka viņam ir vislielākā pateicība nevis abstraktai tautai, kur viņš nezina. Viņš var teikt, ka viņš zina. Katrs saka, ka viņš zina. Bet konkrēti, kurš Pēteris un Jānis ir balsojuši par Annu vai Viesturi, tur nav tās saiknes. Nu, bet Jāni, skaidrs. Tas viss ir skaidrs. Un līdz ar to viņš vairāk paklausē nevis savai sirdsapziņai, bet aiz katru reizi viņu vairāk piezemē, jo viņa politiskais liktenis un arī ikdienas darbs parlamentā ir vairāk atkarīgs no vadoņa labvēlības, ne no tās tautas, kuras dēļ viņš tur atrodas. It kā. Nu, bet jā, tu 9 reizes esi ievēlēts saimā. Cik jūs reizes esat uzvarējuši saimā? No 9. Ko nozīmē uzvarēt? Nu, jums bija vislielākā frakcija saimā. Nē, mums visu laiku ir bijusi tās sarkanās līnijas, ka par mani balsojuši pārāk daudz nepareizu pilsoņu. Pie nepareiziem pilsoņiem bieži tika pieskaitīti Latvijas-Krievu pilsoņi, latgalieši, kas dzīvo ar savu tādu izpratni par vajadzībām, par pārestībām, kas bez šaubām ir gadu desmitiem pāri darīts, par savām pretenzijām uz taisnīgāku politiku. Mēs tikām sodīti, jo mēs pārstāvējam tos neapmierinātos. Un ja vēl tur ir etnocīta pazīmes, kad vēl ir etniskā šķirošana, kas ir ļoti izdevīga no pirmās dienas. No pirmās dienas ir izdevīgi Latviju sadalīt, kā teātri 2 skatuvēs, 2 zālēs, viena lielāka, viena mazāka. Repertuāri tādu paši, tikai vienā vietā uz skatuves
tiek izrādīta tā pati luga latviski, un tur blakus zālē tā pati luga krieviski. Bet būtībā tā mānīšana notiek i tur. Aplausi ir asaras, abās skatītāju zālēs. Saproti, tas, ka mēs mēģinājām izveidot tādu saskaņu kā veidu, kā modeli, kā attīstīties sabiedrībai, kad latvieši un krievi kopīgi viens otram acīs, nevis caur kādu tulkotāju vai pārstāvu vai mediju vai varas institūtu, bet patieši runā par savām vajadzībām un pretenzijām. Viņš izauga tāpēc tik liels. Viņš kļuva, un es kāpēc nobijās, ka tas ir tāds jau kļuva gandrīz vai pretvalstis. Un sākās pēc tam sākumā boikotēšana, sarkanās līnijas, un pēc tam iedarbojās arī iekšēji caur gudrākiem, veiklākiem, sliktākajā nozīmē politikiem, lai sašķeltu saskaņu. Jā, bet tad tu saproti. Tu to visu saproti, jā. Sarkanās līnijas mēs visi esam redzējuši, dzirdējuši, jā. Bet vai tad tas ir godīgi tādā veidā, ja jūs saņemat visvairāko iedzīvotāju atbalstu, bet jūs neesat valdībā? Kāpēc tā ir un kāpēc prezidenti, jā, kas bija tajā laikā, vienkārši neuzstāja uz to, ka jums tomēr jābūt valdībā? Mēs par to, starp citu, runājam tikko ar jūsu jaunieti. Tad, kad mēs bijām uzvarējuši vēlēšanas, nevis uzvarējuši, bet dabūjuši vairāk kā citiem, es pats runāju ar vairākiem prezidentiem un dod man pamēģināt. Nedošu, tāpēc, ka vdruk tev izdosies. Tu izskaties tāds viltīgs. Ja izdosies. Jā, varbūt tev arī beigās sanāk. Latvija vēl nav tādā stāvoklī, lai riskētu ar šādiem te iespējams austrumu politikas pagriezieniem. Jo, redz, saskaņa, kurā tiek daudz uz Krievu pilsoņu balsīm veidota šī struktūra, vienmēr mums bijis līdz trešdaļai nemazāk kā pilsoņi latvieši balsojuši par mums. Tādi kā es. Saprot, bet vienalga, ka mēs būsim tādi netik lojāli, netik tīri, kristāli tīri, jo laiki visu laiku tādi nemierīgi, vēlāk ar laiku pēc tām, bet tikai ne tagad. Šie laiki nekad neiestāsies, es sapratu. Un etno strīdi, viņi nav risināmi parlamentā. Latvijas parlamentā viņam nav risinājuma, jo Latvijas parlaments ir izveidots nevis kā parlaments, kur ir tautas pārstāvēts. Tā ir korporāciju, partiju savienība, kurā vieni uzmet otrus, un pēc tam, kad jau ir tie, kas ir salīmējušies kopā, ignorē tos otrus, kurus tādi paši pilsoņi ir vēlējuši. Ja? Varbūt pat labāk. Ja? Teiksim, viņi veido savu, jau tālāk dzīvi, valda pār visu valsti, tā skaitā parlamentu. Un parlaments faktiski nomirst tajā brīdī, kad izveido valdību. Jo viņš atkal atgriežas priekšvēlēšanu tādā teātrī, kur vieni pat nesapratuši vienmēr spiež pogu un atbalsta, ko viņu valdība ir radījusi. Nevienmēr saprotot, bieži vien vēl sliktāk saprotot nekā pētnieciskie opozicionāri, kas meklē tur kādas knifiņas. Valdošiem to nevajag. Viņiem tur milzīgas ierēģņu armijas, to visu sagatavo. Un savukārt citi sēž un gaida, kur piekasīties, kur atrast veidu, kā bremzēt to, iespējams pat dažreiz labu darbu, ko gatavotie. Un šāda sacensība, viņa ir destruktīva. Es nesaku, ka neproduktīva, viņa ir destruktīva. Jo viņa nosaka šo sacensības turpināšanos, nevis darba sākšanu. Tāpēc mums ir epizodiski kaut kādi dīvaini lēmumi, milzīgas zakšanas, jo atkārtoju, tam, kas ir dabūjis deputāta mandātu, atbildības tautas priekšā nav nekādas. Un tevi ievēlēs, es tevi ievēlēšu, un tu par mani neaizmirsīsi. Jo es nevaru pierādīt, ka es esmu tas, kas par tevi balsoja. Tu nevari pierādīt, ka tu zini, par ko es par tevi balsoju. Es piedāvāju pēc šiem 9 gadiem, Jāni. 9 sasaukumiem, piedošanu. Es vienkārši tāpēc, tu runā par to, kas ir, ja? Jā. Un es gribu tagad uzprasīt. Jānis Urbanovičs iet uz Saeimas vēlēšanā ar jaunu ideju, kura, cik es saprotu, nav jauna, ja?
Un es gribētu, Jāni, lai tu šo ideju pastāsti sabiedrībai, jo tu šodien esi cilvēks, kas visvairāk saprot, kas notiek Saeimā, jo tu tur esi bijis un tu zini, kas tur patiešām no iekšienes, nevis tā, kā tur kaut kur mēs te varam no malas paskatīties. Stāsti ideju, pierādi cilvēkiem, ka jābalso par Urbanoviču, šodienas Urbanoviču. Paklausies. Es varu pastāstīt, protams, par to, kas tur notiek, bet es vēl vairāk gribētu pastāstīt, kas un kāpēc tur nenotiek. Nenotiek tur tautvaldība. Tur nav klāt parlamentā tauta. Tautai jābūt nevis vienreiz 4 gados runāt, bet tautai jābūt iespējai un bezalternatīvai, bez pierunāšanas, iespējai ietekmēt politiskos procesus, kurus koordinē, veids auditu dažādām vajadzībām, dažādiem izaicinājumiem. Tas ir parlaments. Parlamentārā forma ir laba. Latvijā nav parlamentāra pārvaldība, jo Latvijā parlaments ir tramplīns, uz kuru uz īsu laiku cenšas kāds gudrinieks ievēlēties, lai pēc tam neobligāti ar labu kvalifikāciju kādā no jomām. Vienkārši labs aktieris. Ar lielu naudas reklāmas kampaņu viņš cīnās būt vai nu par premjeru, vai nu par kādu ministru. Un tad, kad viņu ievēl parlamentā, tad parlaments ir tas tramplīns, kur viņš vai nu tiek vai netiek. Līdz ar to parlamenta autoritāte ir absolūti minimizēta, jo parlaments ir tas, kurš realizē un augstākais varas orgāns. Viņi ieceļ prezidentu, ieceļ ministrus, prokurorus, knābus un visus dienestus. Viņi to vispār nedara. Tāpēc, ka viņi kā parlaments nestrādā. Punkts un āmen. Lai tas būtu, parlaments jāpadara par parlamentu. Parlaments tā ir pārstāvniecības demokrātijas forma. Tā ir pārstāvniecība. Ko pārstāv šodien mūsu parlaments? Viņš pārstāv partijas. Nevis tautu. Līdz ar to, šādi modeļi par proporcionālo, tas ir partiju vēlēšanu sistēmu, ir efektīvi tajās valstīs, kur ilgus gadus viņi ir gājuši caur ārotbiedrībām, dažādām biedrībām, ilgi uz to gājuši. Un partijas ir ar dinastijām, partijām ir tūkstošiem, desmitiem tūkstoši atbalstītāji, ir tradīcija, ir savi šie morālās tiesas, kad viņi ētiku skatās, ar savām iekšējām procedūrām nodrošina, ka šī partija nav zits projekts. Cik mums ir partiju vadoņu, līderu, kuri ir nomainījuši entās partijas. Un vienalga, mēs balsojam, tāpēc, ka mums nav citas iespējas. Mums patīk kāds viens, un mēs ievēlam veselu viņu un veselu pulku viņa sekotājus, kurus mēs nezinām un nepazīstam. Un tie sekotāji viņam ir arī pēc ievēlēšanas jāseko vadonim, nevis jādara tas, ko viņu programmās rakstīts priekš tautas. Katru dienu ir vadoņa griba, kas diktē, ko darīt. Jābūt labam vadoņam. Nevis jābūt labam vadonim, bet jābūt situācijai, ka viņš nevar nebūt labs, nelabs. Līdz ar to katrai valsts jāsadala 100 apgabalos. Katram apgabalam ir viens mandāts, ko ievēlēt. Konkurēt var visas partijas. Ievēl vienu, un viņš saņem. Daudzi saka, tad viņš uzvarētājs saņems visu atbildību. Visu atbildību. Viņš atbildēs konkrēta saldēnieku vai prēļiešu vai tur, es nezinu, purciema ļaužu pilsoņu kopienai. Un viņš strādās ar globālām lietām, viņš risinās visādas, ies uz attiecīgu komisiju, strādās, bet katreiz viņš domās, kā es paskaidrošu savai prēļu tautai, latviešu tautas prēļu daļai, kuri man ir ievēlējusi, kāds labums viņiem no manas darbošanās tajā vai tajā dienā, stundā un virzienā. Viss, neviens nav jāpierunā. Kritēriji ir skaidri. Tu proti izstāstīt, un tu zini, kas tev ir ievēlē, un tu zini, ko viņi no tevis gaida. Un viņi zina, ka tu zini.
Un ja tu slinko, vai tu zods, vai tu uzvedies, teiksim, pretēji solītājiem. Ja mēs zinām, kas tev ir ievēlējuši, ja ir kādi konkurenti, kas skatās tev uz nagiem, kurus tu uzvarēji, varbūt vienkārši ar kampaņu, ar meliem, tad ir arī mehānisms pats no sevis rodās, kāds no tevis tikt vaļā. Viss. Nekādas pierunāšanas, nekādas kaunināšanas, tikai bailes. Bailes no atbildības tautas priekšā. Tautai vajag, lai tas, kas ir paņēmis viņa uzticības balsi, lai viņš baidītos šo uzticību zaudēt. Viss, vairāk neko nevajag. Tālāk, gudrības pietiek, ekspertīzu pietiek, mums ir ļoti talantīga tauta, sabiedrība, mums ir laba pieredze, mums visām partijām ir draugi un teiksim, analogas partijas pa visu pasauli. Mums ir no kā ņemt piemēru un tā tālāk. Mēs katrai situācijai varam piemeklēt labāko risinājumu. Jā, mūs dzen uz priekšu bailes, nogulēt, neizdarīt labi vai izdarīt slikti. Bet caur vienas konkrētas Preļu vēlētāju kopienas prizmu. Latvija sastāv, nav kaut kāds monolīts purus. Latvija ir ļoti dažāda. Bet es absolūti droši esmu, ka tādam deputātam, kas ir pārstāv savu grobiņu, viņa vajadzības nevarēs ar sarkanām strīpām aplikt. Viņš teiks, ja es varbūt jums nepatīku, bet manai grobiņai vajag šito. Jūs visi, jūs pret? Kā tu būtu pret grobiņu? Tas Pēters tev nepatīk, viņam nepareiza partija, viņš nav smuks, viņš tur vēl kaut kāds viņš ir. Bet grobiņa taču mīļākā vieta pie Liepājas. Jā, tad tu, Jāni, piedāvā vēlēšanu sistēmu maiņu. Es esmu, faktiski, tu esi pateicis, tas ir fundamentāli galvenais jautājums, kāpēc es atgriezies politikā. Man bija laime būt prom. Bet, kad es redzēju, ka viss atkārtojās un neiet uz labu, redzu, ka ģeopolitiskā situācija labākā nepaliks tuvākos 100 gadus, un ka cerēt uz viņu, ka tā politika, citu valstu politika būs vairāk aizņemta sacensībās, nevis domās par manu Latviju, kā to Latviju celt augšā. Ja šeit mums politiķi domās katrs par savu labumu vai savas partijas vadoņa labumu, šajā situācijā mēs grimsim aizvien dziļāk. Būs apātija, bērni nedzims. Sliktāk laikā kartupeļi neaug. Tauta sataudz arī nav, kad nav sajūtas, ka te iet uz labu. Tā ir demografiska problēma, neticība varai. Ja šeit ir slikti, tad es nevairošos. Braukšu prom, vai panīkšu, vai rociņas nolaidīsies. Jo lielākais, izplatītākais noskaņojums šodien visiem, kas kaut ko skatās, redz vai dzird, ir beidziet, nebūs te nekā. Tā ir. Bet nebūs jau tieši tāpēc, ka nevar arī būt. Jo mēs izliekamies, ka zinām, ko vēlējam. Un viņi izliekās, ka zina, kāpēc viņus tur ievēlē. Es stāstu, viņus ievēlēja populārs līderis, kas ievilka viņus iekšā. Nevis tie, kas balso par šo populāro līderi, viņa svīt. Tā ir ļoti slikta situācija. Tā ir ļoti slikta situācija, ļoti bīstama situācija. Viņa nerisina nevienu no akūtajām, samilzušajām problēmām. Tā skaitā etnisko, nacionālo naidu, kāds mums kopš 90. gadu sākuma ir lielāks tagad. Cilvēki stumdās un grūstās. Es braucu ar sabiedrisko transportu. Kādreiz, ja kāds teica labrīt, tad otrs atbildēja, ja viņš nezināja, mēģināja teikt labrīt vai teica dobra utra. Tagad buršķi un grūstās un tā tālāk. Tāpēc kā viss, kas nāk no varas, ir kaitinošs. It kā priekš vieniem labs, priekš otriem slikts, un summā visi ir nokaitināti. Tā ir ļoti slikta situācija priekš valsts, lai domātu par kādiem lieliem projektiem. Maza valstiņa, ideālā geogrāfiskā situācija, ideālā, teiksim, temperatūras režīmā, kad vajag ir augsti, kad vajag ir karsti. Super, un zaļš. Un zaļš vienmēr. Saprot, un šajā situācijā izpļekarēt dzīvi savu,
Jo pliekarējot, izzogot valsti, mēs izpliekarējam katru savu dzīvi. Un svētības nebūtu, lai cik bieži tur 2 reizes gadā tas dārgākais koris dzied, Dievs svētī Latviju. Nebūs svētības, ja jūs dzīvojat naidā. Bet, lai tos visus naidus risinātu, parlamentā to nevar. Tur ir sabļaustīšanās vieta. Vajag, lai tie jautājumi risinātos tur, kur viņi ir. Prēļos. Viņiem ir savs pārstāvis, savs deputāts. Un viss, un viņi tur savas vajadzības runā. Nav svarīgi, cik nacionāls es ar kādu prievieti staigātu, bet 30% prēļiešu runā krieviski. Pilns vecicībnieku. Viņi ir mani, un es esmu viņa. Ar kādām tiesībām es varu izlikties nedzirdam viņus, ja viņi nerunā valsts valodā? Ar kādām tiesībām? Viņi tādi paši kā es. Viņi vienkārši ir piedzimuši, palēmējās piedzimt tādā ģimenē. Man tādā. Un tikai tāpēc, ka es piedzimu pie latviskā ģimenē, es esmu labāks par tiem, kas ir piedzimuši vecvecīmnieku vai pareizticīgo ģimenē. Ar ko es esmu labāks? Šitā nevar. Tas ir rasisms, draugi mīļie. Un tas ir slikts dzīves uzskata veids, viņš kaitē nevis tam, ko tu ienīsti. Tu pats sevi bremzē. Bremzē savas jūtas. Tu aizveries. Tu visu laiku redzi apkārt sevi ienaidniekus. Tu tādā situācijā dzīvo. Atgriežamies pie vēlēšanu sistēmas. Es nenogurdināšu, pateikšu, pēc Jankas Urbanoviča metodes, sāda ir jābūt kārtība, kuru, manuprāt, 4 gados izrunājot un noteikti, obligāti izejot ar skaidru piedāvājot modeli tautai referendumā, var ieviest. Un viņš ir. 100 deputātus ievēl 100 apgabalu. Es nedomāju, ka visiem apgabaliem jābūt absolūti simetriskiem skaitā, jo mums ir depopulēta no muļķīgas, bieži vien tīši nepareizas regionālās politikas dēļ veseli novadi. Tātad, es domāju, luzāniešiem vajadzētu būt mazākam skaitam priekš viena deputāta ievēlēšanu iecekļi nekā Pierīgā. Jo vienā Mārupē dzīvo vairāk nekā visā lielajā Ludzas novadā. Laikam, ja mēs gribam dzirdēt, sadzirdēt viņus, lai viņu balss skan, acīm redzot, viņiem jābūt. Bet tas ir atkal sarunu jautājums, ko var ar dažādu argumentu. Es esmu gatavs uzklausīt, es gribu strīdēties, bet virzienā mums panākam to, ka katram deputātam ir savs apgabals un katram apgabalam pilsoņu kopumam ir savs deputāts. Un mēs ievēlam viņu, lai 4 gadus viņš būtu par mūsu pārstāvi parlamentā. Skatieties. Tam šis parlaments ievēl prezidentu, bet es gribētu, lai mēs vienotos, ka paralēli ir arī prezidenta vēlēšana. Ja jau vienā apgabalā, Ludzas apgabalā, mēs ievēlam tevi par Ludzas pārstāvi, tad visā lielajā apgabalā Latvijas mēs ievēlam arī kādu citu Jāni vai Pēteri par Latvijas prezidentu, par valsts prezidentu. Tad tautas vēlēs prezidents, ja? Es redzu, tas ir sasaistītas lietas, jo es gribu zināt, cik daudz, kuru prezidentu viņš arī grib zināt. Nevis politisko intrigu un dažādu sarunāšanu spēlīšu veidā. Tava autoritāte ir tajā apstāklī, kā tu tiki pie amata. Prezidents, kas ievēlēts sarunājot ar daļu no parlamenta, kuru ievēl daļa no sabiedrības, jau rēķinām, ka 40% uz vēlēšanām neiet. Un no tiem pārējiem, kas tur ir balsojuši, ievēlēti ir atkal vēl mazāk, tikai 40%, un tad 50% ir 20%, tad katrs 5. ir pārstāvēts, teiksim, ar piekdaļu balsu ir ievēlēts prezidents. Valsts prezidents viņš ir. Viņš drīzāk ir koalīcijas, tā brīža koalīcijas prezidents. Un, var, protams, cilvēks, es redzu, kā Rinkevičs kungs cenšas būt tāds, tāds un visiem. Ja, bet es gribētu, lai vispār nav vajadzības viņam censties pierādīt, ka viņš ir visas valsts, visas tautas prezidents, lai viņš tāds ir no pirmās dienas. Un tā ir liela atbildība.
Un tā ir liela drosme, teiksim, runāt, garantēta drosme runāt ar partijām, ar konfesijām, ar tautu. Ja tu esi izgājis šo te Golgātu un tauta ir uzticējusi, tā ir milzīga atbildība. Un tā ir liela iespēja citādi inicēt dienas kārtību un tā tālāk. Tālāk šis valsts ievēlētais prezidents vienmandātos savēlēto saimu uzrunā aicinot kādu, jo visas partijas, kas piedalās, katrai ir savs ēnu kabinets. Tā ir vienmēr. Nevienmēr afišē, bet katrs padomā, kas pie mums par kultūru atbild, kas mums ir labākais lauksaimnieks, kas mums par slimībām spēc, kas tur par izglītību. Tā neizbēgam tas ir. Ne visi to afišē. Ja? Es tur. Ja? Tā ir vēlēšana kampaņas elements, ka kāds pasaka, es būšu premjeras. Nē, es būšu premjeras. Es būšu labāk. Nu, malači, davai uz priekšu. Līdz vēlēšanām tas tā ir. Pēc tam nekad tas, kurš sevi pasaucis, nav kļuvis par premjeru. Parasti tad tur atkal saka, šito nē, jo viņš pārāk lecīgs, šitais tāds, mēs te tā, kompromiss, vienojamies un aiziet. Tad visprofesionālāko, visvajadzīgo nākošajiem 4 gadiem prezidents uzņemās atbildību un aicina kādu vai no tām partijām, vai vispār ārpus politiskā procesa stāvošiem labāko, cienījamāko cilvēku vadīt valsti. Ar labākajām starptautisko lietu zināšanām, ar valodu zināšanām, ar dzīves gājuma pierādītu stāju, spējīgu dzirdēt, spējīgu izstāstīt savus argumentus. Nu, tādu viņš atradīsies. Viņš veido valdību. Viņš meklē labākos ārstus, visu jomu speciālistus, tehnisko it kā valdību. Bet tā būtu profesionāla valdība. Jā, un ja tu gadījumā, un parlamenta deputāti, viņiem nevajag izmantot tramplīnu. Tu gāji uz parlamentu, pārstāvēt prēļus. Strādā. Tu gribi būt ministrs? Ok. Tad tu lūdzu ej un esi ēnu kabinetā un palīdzi visiem savas partijas ļaužiem, kas kandidē prēļos, tur, Iecavā un visur kur citur. Tu ej uzreiz uz kādu ministra vai premjerministra amatu. Ja? Bet, teiksim, uz parlamentā nokļuvis 4 gadus strādā tur. Ja tu aizēji prom no turienes, tā diskriminēt nevar. Ja tevi tas aicina, zini, tu ne tikai deputāts, bet tu vēl esi visforšākais, teiksim, cilvēks, kam uzticēt kādu no reformām. Aizēji prom, tavās prēļos jaunas vēlēšanas. Jo prēļiem vienalga vajag, lai tur būtu kāds, kas atbild prēļu priekšā. Viss. Ja visi zina, kā priekšā viņi ir atbildīgi, nevienu nevajag knābu var taisīt ciet. Cilvēki labāk zina, kurš ko ir nozadzis un kurš kādā ceļojumā plītē vai kaimiņu valstī kazino paspēlē, šeit ir lielākais bolševiks, vai tur kādas maizītes smērējas un kādu striptīzu pasūtīs kādā VIP zālē. Kurš? Tas visiem uzreiz zināms. Knāps nevar to visu novērst, vai pat konstatēt, jo viņš nevar ne izceļoties, ne izbraukāties katram līdz. Bet tagad, kad mums katram kabatā ir televizors, piedodiet, kamera, ar ko es varu visu nobildēt un kur visi pierādījumi ir, ja, šī te atbildības nasta, viņa noliks nost šo te zakšanas, slinkošanas, nekā nedarīšanas tradīciju nost. Tik vienkārši. Un, zin, kad man ir gadījies tur ieraugu, atnāk labs prezidents, domāju, tagad vispār. Neko, un nebūs, un arī tagad būs sadrumstalotas saima. Līdz ar to, kāpēc es eju uz turieni un saucu tevi līdzi? Es saku, ejam uz turieni, lai sajaukt šīs kārtas un iedibināt kārtību, kur nav iespējama bezatbildība. Viss. Un ir daudzi jautājumi paralēli, kurus es arī gribētu risināt. Bet šis ir fundamentāls, jo viņš ir nevis par to, ko izdarīt, bet kā nodrošināt, lai var izdarīt visu. Jāni, šajā jautājumā viens
vai, piemēram, viens politiskais spēks, saskaņas centrs kopā ar sabiedrotēm, mēs ejam saimā, mēs 100% tur būsim. Kur ir mūsu sabiedrotie? Kur ir mūsu sabiedrotie? Kuras partijas, kuri cilvēki, viņi visi ir zināmi tev. Jā, redzi, pašreiz tu nekad tādu, ja es tagad vienu nosaukšu, kuru es domāju, ka viņš ir ar līdzīgās domās. Ja es viņu nosaukšu, tad es gandrīz garantēti zinu, ka viņam nāksies priekšvēlēšanu kampaņas streknu sarkanu līniju man pretī nozīmēt. Tāpēc, ka viņš ir kultivējis tādu monoetnisku partiju, lai gan iepriekšējās vēlēšanas varētu paskatīties ļoti daudzas partijas, kas ir sen aizmirsušas uz vairākām vēlēšanām mažoritārās, šī tā vienmandātu sistēma, mažoritārās vēlēšanu atbalstu ir ierakstījušies savās programmās. Viņi ir valdībā, pusi no valdības un pusi no opozīcijas. Viņiem tas viss ir. Viņi jūt, ka tas ir patīkami cilvēkam un galvenais saprotami tautai un viņiem pašiem. Bet tā ir ļoti nērta būšana. Tas atņem iespēju rebes taisīt, visādas viltīgas kombinācijas, norakstīt miljardus. Šī sistēma neļauj zakt tik šausmīgi, jo atbildīgi ir redzami. Tu balsoji par to. Kāpēc? Izstāsti. Kāds labums mums prēliešiem no tā, ka tu tur izplenderēji pusmiljardu tur, pusmiljardu šitur. Kas ir? Vai tu nevarēji plenderējot tos visus labāk atdot mums uz prēļiem? Es te uzcelt kaut ko. Tāpēc, mūsu uzdevums ir ieiet iekšā, priekšvēlēšanu laikā šo stāstīt, lai vēlētāji, kuri ir, tradicionāli mīl kādu citu politiķi, lai viņi ietu pie viņa un teiktu, vecais, es par tevi visu laiku balsoju. Pasaki man, kāpēc tu negribi mažoritāro sistēmu? Izstāsti, kāpēc tu negribi? Nē, es gribu, bet tu vari nesarakt. Davai tad ierakstam, un tu man tā cieti pasaki, ka tu būsi tas, kas šito atbalstīs. Davai? Un viss. Es tagad gribu runāt ar tautu. Jo ar tiem, kas ir jau nostājušies uz starta līnijas, runāt vairs nav par ko. Tur būs meli, noklusēšana, meli gan jā, meli gan nē, un tā tālāk. Viņi tagad atstrādā savu priekšstatu par sevi. Jo mainīt, priekšstatu par sevi ir bīstami. Tā viņi domā. Labāk ejam, lecam pa vecam. Vēl jau vairāk. Tas urbis šita kaut ko te izdarīs. Mēs tagad sanāk, ka ja mēs teiksim, ka jā, mums arī tā mažoritārā patīk, bet sanāk, tad mēs tā kā atbalstam to urbi. Bērnišķīgi. Tas viss ir ļoti bērnišķīgi. Tāpēc es griežos pie cilvēkiem ar to, ka jums tā būs labāk. Viņiem būs sliktāk. Kāpēc, lai viņi tagad piekristu? Viņiem tagad ir brīnišķīgi. Tu aizēji un pasaki, kas te ir, kurš te mans deputāts? Visi un neviens. Visas partijas ir tavas un neviens konkrēts deputāts. Kāds deputāts var teikt, es esmu tavs? Un forši? Tie ir tikai vārdi. Kur ir pierādījums starp mums saistīgi? Es tevi ievēlēju, tāpēc, un tu esi atceries, ka es tevi. Tu zini, kas tevi vēlēja, un es zinu, ko es ievēlēju. Tā ir pilnīgi jauna situācija. Un kādus nākošos gadus 100 vajadzētu padzīvot pie mažoritārās sistēmas, varbūt tad partijas iesakņosies, jo viņas būs spiestas meklēt cilvēkus tur, tajos prēļos. Vai vest uz turieni kādu, kurš var pierādīt prēļiem savas saknes un vēlmi un gribu strādāt prēļu labā. Jā, tas ir ļoti labi, bet es dzirdu ļoti skaļi. Mums ir teātra darbinieks Alvis Hermanis, kas iet ar idejām. Jā, es viņu redzu, rāda viņu televīzijās, viņš tur skaļi runā, ļoti bļauj un saka, ka vara ir sapūsi un dažādas epitektus, un viņš arī runā aptuveni kaut ko tādu kā tu. Tikai līdz galam, godīgi sakot, es sadzirdu tādu
skarbu retoriku, ja, bez kaut kādām tādām konkrētām darbībām, bet retorika tāda ir. Redz, man nav gadījies ar viņu strīdēties, sarunāties, analizēt viņa piedāvājumu, izstāstīt viņam savu. Es domāju, viņš ir dzirdējis manu. Es, cik man bija iespējams, iepazinos, bez tam ne tikai no viņa mutes, bet arī īrijā biju, redzēju gan kāpēc īrijas variants radās, un kāds viņš ir, un kādi plusi, un kādas ir grūtības pie tās variācijas, kādu piedāvā mūsu zvaigžņotais režisors. Es viņu vērtēju pozitīvi, ļoti, ļoti neiedziļinoties tālāk, ka es saku, viņš ir sajutis to nervu, ka ir vajadzīgas pārmaiņas vēlēšanās. Ir jābūt citādai varas, nokļūšanai varā, caur citādiem sietiem. Punkts. Tālāk ir detaļas. Es domāju, ka man izdotos viņam pierādīt, ka mana metode ir labāka. Bet jau tas, ka viņš saka, iet ar to, ka no tā, kā mums iet, tas ir atkarīgs lielā mērā no tā, kā mēs ievēlam. Par to ir runa. Viņš tā domā, es arī tā domāju. Te mēs esam draugi. Detaļas, piedod, ja mēs esam tur 4 gadu laikā, mēs varam atrast sapratni daudz labāk. Un katrā ziņā viņš ar savu popularitātes un pasaules atpazīstamības, teiksim, tādu slāvu, viņš ir flagmanis pārmaiņu iesākšanā, iedibināšanā. Jā, varbūt viņš ir flagmans, bet es tā savu redzējumu. Es zinu, ka viņš ir ilgus gadus nostrādājis Maskavā, jā, un principā strādājis tur. Un arī apkalpojas, var pateikt, arī to varu, kur viņš bija, tāpēc, ka viņš strādājot Maskavā, viņš nevarēja apkalpot, arī to nevarēja tā nedarīt, ja. Un tāpēc man ļoti interesanti vienkārši, jā, tā idejas, ka viss ir skaists, bet viņš to dara priekš, kaut kāda etniskā, vienkārši viņš sadalot tos cilvēkus. Viņš vispār, es neesmu nevienu reizi dzirdējis, un pret krievvalodīgiem cilvēkiem viņš izturās ļoti strikti. Man liekas, es nezinu, kāpēc tā ir izveidojies tieši ar viņu, un kāpēc viņš tā to pasniedz, ja? Ka tā, it kā mēs to visu darām, tikai priekš daļas no sabiedrības. Jā, es vēlreiz gribu. Es viņu redzu šodien kā sabiedroto. Tas nenozīmē, ka es pārēju viņa ticībā. Es domāju, ka viņa dzīves uztveres nervs, režisors, kas ir faktiski liels humanitārs, tāds zinātnieks. Ja? Viņam ir savi apsvērumi, kuriem man vēl jāizstudē. Ja? Bet es viņu šodien skatos uz viņu kā partneri, kā laba pasākuma aizsācēju. Punkts. Pie tā mēs atgriezīsimies. Bet, saproti, tu man tagad sakairināji vienu tematu, pie kura es gribu, ja tev ir laiks. Mums ir laiks, jā. Redzi, piemēram, pie mums tagad ir kas populārs, skaties. Ja es runāju kaut kādu patiesību krieviski, tad kāds saka, es vai tu runā latviski, vai man нeinтересует tavi аргументы. Вот послушай. Вот для меня без разницы. Если кто-то несет чушь, мне все равно, в каком языке. Но если я вижу мысль, аргументы, мне здорово послушать его на его родном языке, и тем более, если я его знаю. И в этом вот русский вопрос. Мы не можем обойти русский вопрос, говоря только на латышском. Я считаю, что русский вопрос, он надуман и провокационен. Более того, я считаю, что для меня, для латыша, нет важнее задачи, чтобы русский в Латвии себя чувствовал здесь хорошо. Мое хорошо очень зависит от его хорошо. И если он себя здесь будет плохо, а я буду стараться ему здесь насолить, я тоже буду мучиться. Может быть, больше, чем он. Мы будем плодить ненависть, недоверие. И как нам вместе что-то делать?
а страна маленькая. И здесь я бы хотел сказать вот что. Дорогие мои латыши, если я вам сейчас противен, потому что я говорю по-русски, вы безнадежны. Не обижайтесь, вы безнадежны. Вы безнадежны. Лечитесь быстрее. Вы загубите собственную жизнь. Не каких-то там русских вы здесь выселите, не каких-то запретами, коверкая их жизнь, их судьбу, оскорбляя, вы себе ничего не сделаете. Будет смеяться. Если мы хотим сделать... Вот все войны закончатся, но мы можем продолжать здесь свою гражданскую войну в ненависти латыши русские. Мы близки к тому, что все утихомирится во всем мире, в Украине, дай Бог. А мы здесь будем продолжать выяснять, кто самый главный враг страны, народа. И мы уже настолько далеко ушли, что мы даже фыркаем, когда слышим, кто-то на улице, двое говорят между собой на русском языке. Нам противно, когда кто-то возле кассы пытается говорить по-русски. Но, Янис, это все ведет к тому, что пропаганда, она на сегодняшний день существует, и она однобокая, и людей просто на это настаивают. Да, и я хочу вот что. Будет смеяться. Про мажоритарку мы уникальны. Никто другой это, по крайней мере, не топит за это. Кто-то согласен, потому что популярно и записали, но забывают после выборов. Я говорю, вот всем латышам говорю, поэтому могу повторить это и по-русски. Братцы, география такая, какая есть. Наполеон говорил, что география – это приговор. Вопрос на что, на смерть или на счастье, это зависит от собственного отношения и понимания географического положения. Мы вот там, где мы есть. Мы не можем переехать. И наших соседей мы не можем заслать куда-то. Хотим, не хотим. Вот мы здесь есть. У нас прекрасная природа, у нас супер географическое положение, закончатся все войны. И если мы будем продолжать здесь бодаться, то мы будем последние в очереди на торговые и кооперационные соглашения с Россией, где уже все те, которые сейчас страдают показной русофобией, а мы неистово не любим. Да? Государство от нашего имени по-настоящему ненавидит Россию и русских. И тех русских, которые там, и этих, которые здесь, и которые ни при чем. Ни с теми многими оккупациями, ни странами, ни людьми, оккупантами и так далее. Но мы неистово здесь, наше правительство от нашего имени нас ненавидит русских, своих русских избирателей. И те датчане и шведы, они будут первые. И через наши порты будут везти туда и сюда и богатеть. А мы будем слезы лить и стоять и толкаться на перроне и друг друга ненавидеть еще пуще. Потому что обида будет страшная. Эти все. А натовские войска эти коридоры будут охранять. И эти порты охранять, чтобы какой-нибудь саботажник, неважно, с вилами или с дроном туда помешал бы дружить новой России с Новым Западом. Это неизбежно. Неизбежно. Мир не может жить в вечной подготовке войны. Но даже если будет большая война, не исключаю, то все равно она тоже кончится. И Россия все равно будет там, где она есть. И мы тоже. Надеюсь. И мы тоже. И вот поэтому я думаю, что русским я говорю, ребят, это пройдет. А латышам говорю, хватит. И самое большое. Вот эстонцы придумали там этот Skype, да, приставку, и два эстонца стали миллиардерами. Классно. Финны придумали Nokia, фирма, которая торговала российским и советским бревном, да, из Карелии, да, они вложили деньги в образование и придумали Nokia. Вы будете смеяться, у нас есть Nokia, у нас в Латвии есть Nokia, всем Nokia. Мы в большем, в привилегированном отношении, в соревновании за контракты, за транзит, за кооперацию, за экспорт нашего сельского хозяйства и так далее,
потому что у нас русских больше. То есть, значит, получается- Это наша Nokia. Если мы сегодня сумеем преодолеть привозное из нашей эмиграции, с ними вернулась вот эта обида, злость за итоги Второй мировой войны, и мы продолжаем ее, залезли в эти окопы, гнилые окопы Второй мировой войны, продолжаем это. Если мы из них вылезем сообща и будем относиться друг к другу по-человечески, то мы обойдем и эстонцев, и литовцев, и поляков, и финнов. Мы будем лучшая, самая богатая для транзита, для производства, для импорта, для экспорта, для всех глобальных делений труда, товаров, труда, услуг. Все у нас будет, и банки будут, и у них будет много лишних денег кредитовать маленькую экономику Латвии всегда на самых льготных условиях, ну потому что здесь прописаны. У нас смогут быть самые маленькие налоги, ну потому что главная прибыль от большого. И изобретать ничего не надо. Придут те, которые будут пользоваться нашей географией и платить нам за нашу географию бешеные деньги. Нам их вложить в образование, в медицину, в науку. И смотришь, мы еще чего-нибудь дополнительно изберем. Но базис – это использование географических и этнических преимуществ. Это вторая часть нашей программы. Две я рассказал. Мажоритарка – это как добиться, чтобы власть не страдала безответственностью. Вторая – это безопасность внутренняя, и в ней старт экономического роста. Это внутренний мир, сотрудничество, уважение к русской культуре, к русским носителям этой культуры. Не только за Алену Остапенко, когда она там победит в теннисе, а каждый день и за каждого соседа. И помогать друг другу. Жить в мире, в любви и в согласии. И в согласии. И в согласии. Заметьте, это говорит латыш, этнический латыш. И вельвину, Голвану, latgalīšam kaut ko jopasaka. Latvieši mēs pastiem, krīvus mēs atbalstam. A ko darīt ar latgalīšiem? Dēļ ko latgalī nauca latgalīšu valodu? O tas vienmēr tā domā, dēļ ko jau nauca? Redziet, tas ir iepriekšējo gadu ne tikai neatkarīgos Latvijas, arī padomju laikā, i cara laikā bija, teiksim, tāda nicinoša attieksme pret tautsacījā dialektiem, izlūksniem. Ja? Teiksim, atceries, bija tādas lapiņas, ka on говорил по-латышски, да? Ar tabličku vajadzēja staigāt bērniem skolā, kaut viņš, teiksim, runā latviski. Es mocījos Riezeknes pirmā vidusskolā. Es atceros to, ka skolotāji daži sacīja, centītās saviem vecākiem, centītās sātā runājot pareizā literāra latviešu valodā, lai bērniem vieglāk būtu mocēties. Respektīvi, latgalīšu valoda, jos izmantošana ģimenī bija tabū. Šodien tas pats notiek. Šodien arī vecāki, lai bērnam skolā būtu labāk, lai es pēc tam nezakaunētos, tekuši runātu bez akcenta, teiksim, Reigā, lai jām būtu vieglāk runāt latviešu literāru valodā. Tavs ar moti, jaunie cilvēki, ar bērnu runāja latviski. Mani kaimiņi, es jūs tos bērnus, divus puikas, es jūs vuicu latgalīšu valodā. Es jūs vuicu, es jums tos to pazaklaustās. A jūs zināt krīvu lomu vārdus? A zināt, kāda izcelšanos? Mūsu valoda latgalīšu ir pirmāk bija. Ir daudzi krīvu lomu vārdi, kurus mēs uzglām krīvi, ir mūsu pašu. Es tagad nesiešu par to, ka jūsu kanālu var aizvēt. Saproti, protams, ka tas ir attieksmes. Te ir atkal tāda koloniālisma politikas recidīvs. Mēs neesam brēvi. Kā priekšniekam labāk? Čuliski. Davai lauzēsimies čuliski. Rīgā augsti tārņi.
Jā, vot. Bērni aizbrauc da babiņas īvi, jūs sakat, babiņ, nu pārunājiet Armāņi latgaliski. Da. Bet saprot, ja tas ir, nu te ir atkal pašcieņas trūkums. Ja? Mēs esam ieaudzināts, ka mēs esam mozi, mēs esam švaki, mūsu valoda ir taida. Bija Rusa porkrivošanas periods, da, kad viss latviskīs. Bija тоже švaks. Nu, a tagad, piemēram, viss latviskīs, tagad latgalisku nozemnoja. Te nav valsts politika, bet te ir tradīcija, švaka tradīcija. Jo, es gribu vienkārši atgādināt, tā, ka Norvēģijā ir тоже tāda valoda, kā latgalīšu. Tur runāja 15% iedzīvotāju. Ja nav visā valstī porstovāta, bet školos Norvēģijā tu valodu vuica. Visos školos Norvēģijas. Es vienkārši tā, ka domājot par to, lai tie valoda sasaglabājas, tad ir to, ka tas ir vispār, nu, es nezinu, kā pasīt, pasaules mantojums, da? Ja mums to vajadzētu saglabāt. A kā mēs jau varam saglabāt? Tikai, lai jau varētu nodot nākamajām paudzēm. Par to ir jādomā. Redziet, tas ir jautājums, tik tiešām ir plašāks. Piemēram, mēs nezinām, dēļ kam ir kāda skudra vajadzīga. Mēs nezinām, da? Bet laikam labāk, lai ir. Davai es jau labāk nesamiešu. Mēs nezinām, nesaprotam, kā rodos, veidojās, teiksim, valodas, da? Līvu valoda, nu kuriņas iegoja, kā ierodos, latgalīšu valoda, latvīšu valoda. Vēl pietnīgi pieteji streidos, daudz disertāciju tiks pierakstīts aizstāvēts. Bet manā skatījumā, kaut ir latgalīšu valoda. Nu, it mūsu, nu, tāds, ļoti vērtīgs elements, kuru, ja mēs nezinām, ko ar jū darāt, saglabājamies mūs. Atīs gudroki par mums, ja mēs pasās, viss silts. Kā latgalīšu valodu saglabāt, it te paļģis. Saproti, atīs gudroki mums, bet mēs nezinām, ko to darāt. Nesvītu jūrā. Ja tu šodien nezini, ko darāt, nesvītu jūrā. Es atceros, es meliorācijas strodoju, rokam itos akmeņus bedrēs. Potom tā dago laika, ka vajag akmeņus, soka tos bedris simt orā, tīņas rāk. Tāpat metallobs mātojās visādos kryvumus, tagad visi kryvumi tie ir nav. Krusas kryvumus šķeldā, saka šķeldā. Ja tu nezini, ko tu ar jū darāt, līdz mīrā. Tu nezini, kāds cits zinājis. Ja es ir izaucis, ja es te izveidojies, ja ir tāda valoda, ir tāda valsts, lai ir. Nav ni lobu, ni švaku. Tu nezini, kur tu esi švāks, ka tu nezini, ko ar tu darāt. Tev vēl jāzavocās, bet ja tu esi arī, bet starp citu, tagad tiek runāts, jobalsoja par tiem, kuriem ir izredzēs būt valdībā. Tas nozīmē, ka ja jiem ir nūpierts reitings, ja jiem ir samaksota liela nauda, ja jiem strodoja dorgi, blogeri droni, ja ir tikuši pie tīšajiem televīzijas ekrāniem, tā toļāk, jiem ir reitings, to tu par jū balsosi. Par to, ka jis ir populārs. A tu padomāji, mums tev vajag balsot, lai jis, kā es grib ir, bet jis darās vismaz vīnu lītu, kas tev svarīgi. Itī visi, jī tevi aizmirs. Es pīdavoju ne tikai balsot, es saku, lūdzu, izveidosim situāciju, kad tava balss vienmēr būs ar tū, par kuru tu bisi balsojis. Es zinos, ka jam kabatā spīš. I te viena lieta. Bez tām es gribu pastāstīt, daudzi nezina. Saskaņā, par tiem daudziem gadiem, 9 sasaukumi, ir daudz. Man vajadzēja tos 4 gadus, 3 gadus pabūt malā, lai es to visu pazavērtīs paškritiski. Tu zini, var sacēt tā, es apniku, i maņa apnika. Tas ir situācija. Es tu labi saprotu, es jūtu, tā ir. It kā manis atkarīgs ir tī cilvēki, kas ir labi, ļoti labi. Es vairs nav, es negribu. Tā jau sagadājās, tīvs dzirdēju, man bija radās apstākļi, es aizgoju no politikas. Tagad es nevaru nosēdēt. Man gribīs, lai kaut kas ir tū saskaņu bīdos priekšu. Par to, ka vairs daži no tiem, kas ir aizgoši prom, kas pie manis munā skolā, munos klasēs saskaņas visu, daudz, kur izavūcieši, ir profesionāli politiskie spēlmeņi tagad. Tādi būs darab, kad es saskatīju 7 partijos. 7 partijos, to ir skolnieki. Muni, teiksim tā, laika bīdri, saskaņas bīdri.
bet es varu, ka, teiksim, tieši tu saskaņu, jī atstošu 3. 4. Jī nav pret, bet jī, teiksim, nodarbojas ar tū reālu politiku, kas ir tagad. Vara, tehnoloģija dabūt varu, tehnoloģija būt bogatokam caur to varu. Всё. Es tā gribētu tiem latgaļas vēlētājiem arī pīdovot vienkārši tādu lietu, piemēram, verīt it kā nacionālo apvienību. Nu, tā kā piemēru, da? Ja, nacionāla apvienība, ir kādas vērtības, par kristībām, par visam lītam, da? Par ģimenes vērtībām. Jāiziet Reigas dūmī kopā ar progresējiem, kur ir pavisam citas vērtības. Nu, tu liek sajiet tai cilvēkam vienkāršam vēlētājiem. Tu pareizi saki, nu, tu vēlēji vienalga par ko, ir koalīcijas padomi, partijas visu salīk tai, ir to uz balsu nadzird. Mēs nadzirdam. Mēs nu latgaļas cilvēki balsojam, ir te balss nav sadzirta. Ir sevišķi pēdējos 4 gadus. Kad tur vēl bija, cilvēki vēl pomņēja, ka kaut ko vēl varēja par latgaļas jautājumus risinot. Tagad jau neviens nerisinot. Tu zini, ar ko latgaļīši? Katrā tautā, nu, teiksim, valstās ir tādi, nu, teiksim, tādi apgabali, kur ir, teiksim, diezgan kompakti dzīvo tādi īpatņēji, da? Teiksim, Britim ir skoti. Viņam ir tāds īpatņējs dzīves veids, daži apģērbs, da? Teiksim, Bulgārijā ir Gabrova, da? Ir тоже tāda specifiska tāda grupa. Вот latgalīši atšķirās ļoti lielā mērā ar lielu vismīlību. Ja atbrauc Reigas gosti, mēs beidzam burceņu. Atdosim jau poši pēc tam zolēt. Ir otra lieta, kas ir latgalīšam, nu, тоже, nu, es pats latgalīs, es varu par sevi pazasmītīs, da, citam nav. Mēs jums patiek pazalīļātīs, da. Es tagad pazalīļēšos. Es biju pavisam mazā frakcija 5. Saeimā, i neilgi pirms tā, kā es nodarbojos arī ar itu pāvesta sagaidīšanas organizēšanu Aglūnā. Es pīrunoju sarakstām, ot arī tu rūku, ar pilspoju sarakstām eisu Aglūnas svātvietas likumu. I mēs bijām ne tikai opozīcija, bet mazā opozīcija. I es to izvilku ar Saimu. Saimu jau pieejam. Par to, ka nevarēja nepieņemt. Es goju sacīju, tu par Aglūnu? Nā, pret Aglūnu? Pret katoļiem. Nu, bija luterāņi sacīja, nu, nā, ot viss. Es dažreiz pierakstīju gromatu, kā veidojās Latvija, kur parodīju, kādā veidā negribēja atdot Jēkaba katedrāli luterāņi, lai būtu katedrāli katoļiem. Tī bija daži referendums par to. Bet, teiksim, vot jau es, ja tev ir stingra polīcinājuma, ka tu vajag, tu varēsi izstostāt citiem. Es par to mažoritoru saku. Mums nav vajag daudz. Savas 10 vietas mums nodrošinās to, ka bez to neiztiks. I te būs skaļa obligāta diskusija, gūdīgs streids, i gūdīgu panāksim par to, ka mēs visu izstostāsim, kā mēs streidamies. Šodien ir tāda iespēja, ka nevajag man da tevis studēju, da? Mēs varam posti ierakstēties, es savu sopu izklīt pa visu Latviju, da? Kā ir mūsu stemoņie, kā jī nadara tū, ko sūļāja jūsu vēlēdu. Tā kā instrumenti ir daudz, ko var pasniegt. Bet vēl, draugi mīļi, ir Latvijas satversme. Visi to zina. Tagad satversmē Levits dalika vēl preambulu. Es jau nesaprotu. Jam vajadzēja kaut ko atzīmēt, es atzīmējos ar preambulu. Ar ko es atzīmējos? Jūs zināt, ka mūsu satversmes stāvi, kad taisāja 20. gados to satversmi, viņi nepaspēja izstrādāt otru zaļu tīsības pienākumu, pilsoņa tīsības pienākumu. Es to izstrādāju. Tu izstrādāji? Es vadīju, mums bija akadēmiķis Cielova, mums bija Aivars Dātovs, mums bija daudzi juristi, ar ko mēs sadarbojamies. Bet šos organizācijas saka, слушай, а давай. Да ты что, это же satversme. Nu и kas? Es, Čangaļs, puika, zaļš. Es saku, a par ko nā? Nu kas, vajag vispirms vāru. Es saku, davai, taisam augšā. Sēdām, taisām dažu mēnešu laikā. Par to, ka paņēmām no arhīva visas īstrodes, kas bija tīm, kas radīja satversmes visu formu. Jūs tos komentārus arhīvus izlasījāt. Dzīvši interesanti. Ir tādi paši cilvēki, kā mēs, tādi paši prosti, koči akadēmiki. I beigās mēs to visā. I vot, lūdzu,
Satversmes otro daļa, svarīgāko daļa, kur ne par procedūru, a par saturu pilsūņai valsts attīcības, ja, ir tāds tiesības ir pienākumi. I tu mēs sataisījām, mums pirmīs parakstis iekšā, es jūti, kladzinoju, i nobalso, visādi gudrinieki sacīja, da nātī. Es saku, kas tī nelabs? Kas tī? Nu, ierakstīt savu. I nebija ni nalobojumi, kā mēs pierakstām tādu pijā. I jautājums, man bija vara, tamā brīdī man bija vara, a kot man jāīzastojas tamā brīdī, ka tas darīju tū, kam cīži ticīju. Šodien es ticu, ka ir vajadzīga, redzi, es esmu pierodējis savas varēšanas. Man ir ko atcerēties, man ir ar ko līļāties. Man, protams, ir visādas dusmas par nodevībām, nu, ne bez to. Es kāds sirms. Bet es zinu, ka tamā brīdī, kad tu dari, kam tici, tad tev ticēs, izdosies. Joņ, es domāju, ka šogad mums izdosies. Kā tu pateici, vismaz 10 deputāti mūsu frakcijā būs. Un es ļoti ceru, ka cilvēki saklausīs veselo saprātu. Jo bez veselā saprāta uz šodien dienu mums nav nākotnes. Mums jāiet pie veselā saprāta, pie cilvēkiem un jābūt kopā ar tautu. Saprotiet, Aivar, es gribētu, mēs ar tevi to labi zinām, bet, teiksim, priekš daudziem tas varētu būt noslēpuma atklāšana. Jo tādā brīdī, kad es sapratu, ka par manu dzīves mērķi, mieru un saticību saskaņu valstī vairs nav kam iestāties, drīzāk nesaskaņu pretišķību eksploatācijas un dusmu izmantošana un vairošana, tad es iedomājos, ka būs pamaz man vienkārši atgriezties. Jo man iet, nu, kā saka, vesela ēna, milzīga ēna ar visiem panākumiem un kļūdām, kas man ir pa daudziem gadiem. Lielākā kļūda, mēs par jums balsojam, bet jūs nebijāt pie varas. Nu, es jau pirmīt izstāstīju, kur tā vaina nevis tājā, kā mēs negribējām vai nevarējām, bet vienkārši bija tāda šī te divu Latviju scenārijs, kas turpinās. Bet es izdarīju ko? Es sapratu, ka man ir pamaz mēģināt runāt savas vecās jaunās patiesības un mehānismus, piedāvāt, kas izriet man no pieredzes. Man ir jāiemācās runāt ar tautu no tautas. Tā kā mācīties man nav slinkums. Bet es domāju, kāpēc man vajag mācīties? Es domāju, labāk uzrunāšu tos, kas to dara kādā ikdienā. Tāpēc es sameklēju tevi, vēl citus, ar jūsu biedrību Latvijas 150. Man ļoti patīk tas nosaukums, jo tas ir, nu, kādu Latviju mēs gribam, kad svinēsim 150 gadus. Nu, nav tik tālu, varbūt, ka izdodās nodzīvot, tad paskatīties. Man būs 102 godi, tev 107. Oi, mēs visi jauni. Jā, teiksim, un es griezos, un es tagad, ja kāds dzird, es saku, nu, paklausieties. Jums var nepatikt neviena no manām, teiksim, postulātiem. Jā, mēs par taisnīgumu nerunājām, bet gan jau mūsu jaunais, lielais taisnīguma cīnītājs Dans Erlands atnāks izstāstīs labāk par mani. Tas ir arī paudžu maiņa saskaņā. Redzi, tu vari nākt talkā, ja tev ir kāda no šīm daļām interesanta. Tu vari nākt, ka tev ir viņas visas. Tu vari nākt, ka tev ir cita, bet kurai nav pārāk liela pret. Un šie ir mani principi. Taisnīgums, atbildība un sadarbība. Un tas attiecas uz visu. Taisnīgums, atbildība, sadarbība. Un tas arī ir viss. Tā ir jaunā atjaunotā saskaņas centra formula. Un viņu nav atjaunojis resnais urbis. Es esmu viens tikai maza daļiņa, kas par savu vietu tajā vēl cīnīšos. Ja? To ir izdarījuši tie cilvēki, kas atnāca ne no saskaņas. Tie atnāca no citurienes, un viņu ir vairākumā. Mana daļa, es viņus visus mīlu, man ir ļoti daudz palikuši. Pēc jukām, brukām, kad vilināja, pirka, pārpirka, iebaidīja. Joprojām mēs esam visā Latvijā pārstāvēti.
strādājam, cilvēki strādā, nodarbojas ar politiku, hobija līmenī. Tas ir labs hobijs. Interesēties par notiekošo un veidot savu attieksmi, kolegiāli strīdoties, uzrunājot, pasaucot mani, kas ir arī viens no veidiem, kā testēt savas aizdomas. Nu, ko es gribu pateikt? Tas ir atjaunotais saskaņas centrs. Paldies, Jāni! Ņem par labu. Paldies!